mēs neesam braukt uz pilsētu, tad mēs esam tādu godadrānus uzvilkuši visi, jo Jāņos jau mēs parasti tādos linu tērpos, svārkos, kretos, tā pa vienkāršo, bet, tā kā teica, ka uz to pilsētu, tad mēs sacirtāmies, cik mēs varējām. Un kā jūs redzat, mums būs arī tādi krieviņu tautas tērpi mugurā, kas varbūt tās tā mazāk pazīstamas vai acīm nav tik bieži sastopami bijuši. Bet mēs gribētu to materiālu, tās dziesmas rādīt no mūsu puses, kas ir, kā Imants Ziedonis teica, no tās lēšmalītes. Un mēs dziedāsim, kas ir skaistlauns materiāls, kas ir pierakstīts no teicējām. Un tas ir tas, kas mūs uzrunā, un tas ir laiks no Jāņiem līdz Pēteriem. Un jūs redzēsiet, kā tās Jāņa tradīcijas tajā mūsu pusē notiekās. Līgo, Pēteram ir vēl augstāki līgo.
Izsakojās tieši tāpēc jau mēs tik nācām. Jā, tā kā šitiem, es saprotu, šie jau ir atēdušies sieru nav, te jums sieru savs ne, bet tās smalkās bombokas jums pārējais, ja? Aizēja padāt tās smalkās bombokas, bet šitiem kā cilvēkiem par to sieru nav. Smalkiem vēderiem smalkas lietas, ja? Jā, paliks pār, tad ietas. Ja paliks Bet nu jau ar to jau viss jau vēl nebeidzās. Tad, kad atnāk, tad jau arī tā lusni iet vaļā. Un kā jau vienmēr, bez tiem dančiem jau neiztiek. Bet tu klau, nu varbūt to sīvu dāmas uzraujam. Nu jā, pēduši, padzēruši, varam arī uznākt. Jūs tik jāatēda, tas man priecē, tavās nāks. Mazi vēderi lauci, lieli vēderi. To es nezinu. Nu, ja tie vīri spēlēs, tā jau mēs nācam. Veči spēlēs, dāmas, Bet vai tiešām viņi to sīvu dāmas uzspēlē? Nu, paklausies. Veči gan labi spēlē ar, vai ne? Bet, nu, Valdis, man liekas, jūs jau citā sētā gājat, ja? Mēs jāpaldies šai saimniecei par cienestu. Mēs tagad dosimies uz tām mājām, varbūt tur kaut kas garšīgāks. Jā, noteikti kaut ko iedos, tev noteikti, Valdis. Labi. Noteikti iedos. Kad tik garšīgi